Kura ir visizdevīgākā Oakley elektriskā zobirste 2025. gada 1. ceturksnī? Tūdaļ to noskaidros. Sveiki, šeit Toms no baldzobu.lv. Šīs ir visas šobrīd tirdzniecībā pieejamās elektriskās zobirstes no Oakley. Mēs aplūkosim to jaudu, programmas, akumulātoru darbības ilgumus, komplektāciju, lietošanas pieredzi un, protams, cenas. Video beigās uzzināsiet, kura, manuprāt, ir labākā budžeta izvēle, kura ir labākā izvēle salīdzinot tās cenas, ar ko iegūstat, un kura ir pati labākā kopumā. Sāksim! Oakley Ease ir vismazākā jauda – 66,000 sariņu kustību minūtē, kamēr X-Pro, X-Pro Elite, X-Pro Digital un X-Ultra S spēj veikt līdz 84,000 sariņu kustību minūtē. Pārējiem modeļiem jauda ir pa vidu starp šīm. Vismazāk tīrīšanas režīmi 2 ir R2T Endurance Ease modeļiem, kamēr visvairāk 5 ir modeļiem Flow, X10 un X-Ultra S. Pārējiem modeļiem ir 3 vai 4 tīrīšanas režīmi. Šeit gan arī jāatzīmē, ka vairākiem modeļiem ir arī iespēja mainīt katrai no programmām tīrīšanas intensitāti manuāli. Un dažiem modeļiem ir pat iespēja caur telefona aplikāciju izveidot pašiem savu pielāgoto tīrīšanas režīmu. Visas birstes ir atkārtot uzlādējums, gluži kā mobilie telefoni. Vismazākais akumulators ir modeļiem R2T, F1, Kids un X-Pro un Endurance, kas ir 30 dienas. Un visilgāk bez atkārtotas uzlādes spēj darboties Flow modelis, jeb 180 dienas. Vismazākā komplektācija ir modelim F1, kur ir tikai zobirste, viens maiņas uzgals, uzlādes kabelis, kamēr visbagātākā komplektācija ir modelim X-Pro Elite Set, kurā ir zobu birste, birstes sienas magnētiskais turētājs, ceļojuma futlārs, bezkontakta lādētājs un 7 mājiņas galviņas. Visvieglāk ir lietot modeļus Ease, Endurance, R2T, Kids un F1, jo tiem nav nekādu skārienu jūtīgu ekrānu un nevar netīšām nomainīt programmas, kamēr vissarežģītāk būs lietot X-Ultra S. Tā ir pati gudrākā no visiem modeļiem ar skārienu jūtīgu ekrānu, aplikāciju telefonā, balss paziņojumiem, un tā ir jāsavieno ar mājas Wi-Fi routeru, lai varētu pilnībā izmantot visas opcijas, kas tajā ir. Vislētākā šobrīd ir Oakley Ease zobirste, un visdārgākā ir Oakley X-Ultra S, kamēr pārējie modeļi diezgan vienmērīgi izkārtojas pa vidu šīm cenām. Pirms mēs aplūkojam manus top 3 modeļus, šie ir modeļi, kurus es vairs nepirktu. Nevis tādēļ, ka tie būtu slikti, bet gan jo tie iet laukā no ražošanas. Šie modeļi ir R2T, Endurance un F1. Ņemot vērā visu minēto, šī ir mana top 3 izvēles šobrīd. Labākā budžeta varianta elektriskā zobirste ir Ease modelis. To ir ļoti viegli lietot, tai parocīgs USB-C uzlādes kabelis, tās akumulators darbojas līdz 120 dienām ar vienu uzlādi, un tā ir ļoti labi izdomāts ceļojuma futlārs, kurš ikdienā ir kā zobu birstes rokturs. Tās vienīgais nosacītais mīnus ir, ka šai zobu birstei ir mazākā jauda no visiem Oakley modeļiem, bet tā arī vienlaicīgi ir vislētākā. Šis modelis ir lieliski izvēle, ja vēlaties sākt izmantot elektriskās zobirstes, bet baidaties, vai jums tāda patiks, kā arī laba izvēle visiem tiem, kam gribas tikai iztīrīt zobus un jo vienkāršāk, jo labāk. Un, protams, šo zobirsti ir visērtāk paņemt līdz ceļojumos, jo tā aizņem ļoti maz vietas. Salīdzinot cenu ar to, ko iegūstam, vislabākā izvēle šobrīd, manuprāt, ir tieši X10 modelis. Šajā modelī jau ir iekļauts vairākas noderīgas prēmijuma opcijas, bet birstes cena vēl aizvien ir zema. Šīs zobirstes jauda ir jau 80,000 sariņu kustību minūtē. Akumulators spēj darboties līdz 60 dienām, to arī uzlādē ar USB-C kabeli. Tā ir 5 tīrīšanas režīmi un 5 intensitātes līmeņi, kā arī ekrāns, kurā pēc zobu tīrīšanas attēlo neiztīrītās zobu zonas, un tai komplektācijai jau ir zobu birstes sienas magnētiskais turētājs. Tās vienīgais mīnus, manuprāt, ir, ka tai nav pieejams speciāls ceļojuma futlārs. Un vislabākā elektriskā zobirste šobrīd, manuprāt, ir tieši Oakley X-Ultra S. Pie tam, testējot vairāku ražotāju elektriskās zobirstes, manuprāt, šī ir pati labākā no visām šobrīd pieejamajām. Tā ir viss, ko varat iedomāties.
Vairāk tīrīšanas režīmu, regulējuma intensitāte, skāriņjutīgs ekrāns, aplikācija telefonā, spiediena sensors un pat balss brīdinājumi, ja nepareizi tīrīsiet zobus. Kā arī zobu birstas sienas magnetiskais turētājs un ceļojuma futlārs, kurā var arī uzlādēt zobu birsti, izmantojot USB-C uzlādes kapeli. Ja vēlies sīkāk uzzināt par katru no šiem modeļiem, tad aplūko šī video aprakstu. Ja vēlies iegādāties kādu no šīm zobu birstēm sev vai kādam citam, tad mūsu interneta veikalā ir pieejami visi šie modeļi. Jūs tos varat iegādāties uzreiz un saņemt mūsu veikalā vai ar piegādi uz pakomātu vai mājām.